nē. Tikai sticīts virsū. Tikai uzsiet virsū. Jā, uzsiet no āstītes šurien uzstāvā. Bet te ir sticīts tad. Dod augu priekš šitā, lai uzsiet un arī ātīt. Es to pateiktu, viņš pievelk tuvā. Jā, man ir salt. Un stop. Nu, kas jums nesanāk pastāst, kas ir par problēmu? Pludiņu. Nesanāk uzsiet ātīt. Tu uzsiet ātīt nemāk. Man vajag pludiņu uzsiet, tas norāvu. Te, kur tev vajag uzsiet. Parādi. Uzsiet? Nu, to te ir mezgls. Iedosi man kādu. es gaidīšu Olti. Olti? Aha. Kad Olti atnāks. Tad pirmais ar rokām. Ko tu dari, Dāvi? Ķipa mēģinu viņu nobalt. Nē, ko tu dari? Trauji. Trauji, bet nav vaļā. Pagaidi, tev atcējās vaļā? Nē, viņam norāvās. Viņš meta kā uzreiz norāvās. Pagaidi, es tev parādīšu, kā notiek. Šitik tev darēs vai dziļāk? Deivid, es atradu vietu, kur pilns 3 Cik tālu metīs? Es iesaku Deivid, kad jāiet uz turieni. Nu, vai to jā? Es tur skatījos, tur pie krasta vienkārši 203. Atdiet, tad nav karadīgs. Man ir. Kas? Ir zils! Tomās! Jā, Nu, kā tev sauc veiksmīgais makšķernieks? Tomas Lagons. Kolosāli. Cik sen tu makšķerē jau? Es nezinu. Nezinu? Dabūju asarīti! Es dabūju asarīti! Uz ko viņš jau pieķērās? Uz tārtu. Labi. Nu, ko darīs ar viņu? Es nezinu, varbūt Deivim atdošu. Kāda tev lielākā zivs bijusi? Līdeka. Kurā vietā? Ratniekā. 2 metri, man liekas, vai pat mazāk. 2 metri? Tas tā kā es? Tu tikai kaulus tur dabūsi tajā zivīti. Nē, tur jau arī var dabūt īstenībā gaļu. Kur Deivid? Tur nevar baigi daudz gaļas. Tur var tā kāda katram pa kubiciņam ar gaļu. Man te visu laiku ķerās, te patās. Ir. No tā. Vilc. Man ir vēl viens asaris! Paļaušu. Deivi! Viņš palīdz viņam bija. Tev devu asari! Kur tas atklāt? Reku pie manī. Es te metu, un te Iedod paturēšu. Tu viņam 2 noķēri? Nē, es? Viņam? Nē, viņš palīdzēja. Man atkal ņems. Man ir! Ņem! Ir, nu. Vēl ārā. Nu, vēl man nav vērā. 2 jau! Ietoja būs 3. asari. Man atkal būs. Man ir! Ir atkal ņem. Ko? Jāni, es atkal dabūju asarīti! 3. O, tā smuki knapi aiz lūpiņas aizņem. Tagad es esmu makšķernieks. Es tev 2 asarīšus! Jau 3 asari! Es nāku! Alta, Tev kuram tie asarīši ir? Tomas. Labi, pasties, kāda var makšķeri. Čau garie. Zini, kas bija? Čau, tu arī beidzot makšķerēt. Jup, beidzot dabūju. Bez pludiņa beidzot. Tas ir labi, bez pludiņa labāk. Pasties, man ir štāda. Kā jums liekas? Manam tētim arī tādu pat. Nopietni? Es tu tev teitu redzējis neesmu. Apai, nu kuram ir 2? Adriāns ārā ar makšķeri. Jokai.
Tikai Tomas atvērt. Tie manējie, jūs viņus noķēra. Kur tu viņus dabūji? Cik sekli? Jā. Un ko likāt virsū? Noķer! Kaut! Nu. Un nav. Un ir un nav. Čo, tu spinningosi? Jā. Es gan makšu. Kur asarīts? Parād? Olta vei, kur 3 asari. Dzīvojam derēs? Kur ir? Mašīna. Olta šāds asars derēs dzīvojam? Man jau žēl būtu viņam pasties. Man nebūs. Tev nebūs žēl? Man nebūs. Man ir. Tas ir tāpēc, ka es esmu tēcis, es nevaru vairs tos uzbaukt. Jā? Man pat mazie bebrēni sāk izvēršīt līdzes. Lai. Es esmu gatavs jau, pasties, jau gan esmu gatavs jau. Čau. Šitie psihopāti mazie. Nevaldām banda, kur zina par to, ka es smēdzu nokavēt kādas 40 minūtes, bet tas jau neko nemaina. Šits ir mans operators Māris. Arī Māris. Jā, tad, lai vieglāk jums atcerēties. 3 asari jau ir, drīz būs cepami gabali. Nu, tu esi monstrs, es jau zināju. A, kur ir tas puika, kurš noķēra toreiz no laipas to asarīt tur, kad mēs bijām tur rakām bedres tajā pludmalē? Kā viņas? Reinis viņu sauc? Kur viņš ir? Viņš nav, viņš slims. No prieks, tad jau beidzot makšķeri. Nogulies, skaties aiz jūs un pierādi. Es tev reku apakšā parādu. Viņš nemāk mest. Nu, nekas iemācīt jau. Dabūs vaļā, atviņķēšu to vaļā. Tu atviņķēšu, es tev sasiešu. Šies, lai paliek, to nolikt. Es aiznesīšu tos plasmas. Tas tāds ir. Tas ir tas, ka paroja apakšā spolītieši ņora apakšā, un tad viņš tev satēs. Nu, kom stopē? Stoperī. Jā, Es mēģinu pārvarēt bailes to zīmību. Tu te šādā veidā nepārvarēsi. Olta 5 metri? Viņš ir 5,70 m vai 5,40 m, es nezinu. Šausmīgi gara. Tas notiek, ja tu ēd labāku pārtiku nekā citu. Tad es tev tagad lieku kopā. Kurš, ka tu jau makšķeri klausies? Tev vecāki beigās nopirka? Aha. Dāvana. Dāvana? Vārda dienas dāvana. Vārda dienas dāvana? Baigi labi, jo iepriekš... 14. maijā ir vārda diena. Un tad viņi te uzdāvināja uz vārdas dienu. Tad es skaties, tagad šitā te augu, viņa nedrīkst pabāzties tur apakšā. Viņa apakšā pabāžās tenīs brīžos, kad viņš ir bišķī tā kā tāds vaļīgs. Un tāpēc nedrīkst viņu vaļīgi ļaut. Es te uztaisīšu vienu mēsglu, kas man paprasīs bišķī tā kā laiku. Vispār makšķerēšanas skola ir vienīga mēsglu fabrika. Tāpēc, kad visu laiku kaut kas jāfa... Bet no viņa mēsgla gala es uzsiešu tos toporu. Nē, zinu, kā es izdarīšu. Nu kā? Paimšu sīku sviniņu, pielikšu vienā galā tā, lai viņš dziļāk neiet. Viņš jau rauz zemē. Sviniņš ir smagāks, tik smags, ka viņš jau rauz zemē. Nē, augšā. Augšā, nu jā, viņš tad augšā. Tā, lai stoperīs neiet tālāk. Šitās jūras mentas sistēmas ir. Nezinu, viņam labi esmu ķēries. Jā? Un tad ir jāiet iekšā. Vimbas ķēri? Protams. Un ne tikai. Nē, nu pagaidām lims. Kaut kur 20 lims izvilkām, vairāk pat. Šāds džess ar tiem mazajiem sprigaņiem visu laiku tas ir. Citreiz tur nemaz nevar pamakšķerēt, tik visu beidzās, tad beidzot ienam makšķeri. Visu laiku viņam vajag, bet man tas tik brīnišķīgi. Adrian, kur tu tik klusies? Uzmanīgs? Nezlusien. Jā, dabūs vaļā. Dabū man brīles vaļā. Dabūs vaļā, un tu nav vēl savilcies. Jā. Tas pacietības pārbauda īstam vīriešam. Būs tomēr? Jā. Opā, redzēji? Adrian mācies. Malacis. Šeit ir nost. Nē. Vai jāparāda kaut ko arī? Teicu, ka jāparāda arī. Oba! Šies ir asars, pasties kādu marmiškiņš uzņēma. Plēsīgais dzīvnieks. Nanoģiks šies saucās. Uz makro auklis. Dabūja asars sajūtu? Jā. Vēl viens būs? Cerams. Ja viņš aiziet ar tevi kopā, tu dabūs noķers viņam deguna galā. Tas ir vēl viena grūtības pakāpe, noķert tā, ka filmē. Dabūs? Labs jautājums. Labi. Laidīs spainī pie citiem mocekļiem? Nu, nemocīs. Labi. Tā. Mani sauc Roberts. Jā. Un Žā. es noķēru asaru. Un cik tev gadi, Robert? 14. Un ko tu te dari vispār? Kāpēc tu esi šitamīt barā? Nu kā, olt. Makšanai pulciņš un kā, lai neierasties. Kā olta mums māca kaut ko. Jā, un viņš ir veiksmīgs, viņš ir makšķerējis līdz šim. Mums ir WhatsApp grupa, vai ne? Jā.
Tā, skaties. Tu šitā ķersies? Protams, asars nevar atteikties no tā. Izstāsti man, kāda bija tos domgājiens. Iepriekš bija bišķi lielāka tā gumija. Kāpēc tik maz uzlikt? Man bija tāda un gribējās sajust to zivju sajūtu. Un dabūji? Nu jā. Roberts būs šefs Eglīšu kungam. Roberts ir atradis āderi, kurā ķerās asarīši. Kā man gribās aiziet šito te makšķeri iepacīpāt tev to asarīti. Es dabūšu 250 arī, ja tev tur tie mazie bija. Bet es esmu apsolījis, ka vispirms man jānoķer ir uz pludiņu. Vēlreiz, kā tev sauc, cik bieži tu makšķerē? Jānis, un man ir 7 gadi. Es sāku no 3 gadu vecuma makšķerēt ar tēti. Jā. Jā, kas ir tev lielākās zivs? Lasis, kilograms un metrs. Jā. Krišjāni, paņem makšķeri un ej pie Tomas. Es tev teicu, ka tu neuzstādīsi rekordu. Tomasam jau 4 zivis, vienīgais cilvēks, kas kaut ko te noķers. Ja neskait Robertu, 3, 4, 5, 6. Tu man bildi sasetiņi. 8, 9, 10, 11, 12. Nu, pasties, jā, paši. Tiek pie cepuļus to zvaniņu uzliksim. Tu izskati, jo, un tagad pakrita galvu. Nu, redzi, tagad mēs te zinām. Bet tev makšķerēšanā nevajag, es tev piestiprināšu. Kurš mums bija tas veiksmīgais? Tomas. Tomas. Tas ties, kādu tu esi izdomājis. Tev marmiškas magāt tikai, ja? Marmišiem būs taisām. Pamēģinās. Es domāju, ka viņš dabūs tas puika, ne? Ko? Jācer. Tev pēc tam būs jādod viņam, Jānim. Bet Roberts tu parādīs. Viņš saka, ka viņš ir uztaustījis asarīšus, un ja viņš saka, tad tā arī varētu būt. Paldies, Robi! Yes! Yay! Yay! Yes, yes! Nobučam pasauc, lai pasaka, ko pasauc mamma. Pasauc kaut ko lielāku. Ir tā, kad cilvēki makšķerē uz maivabolēm. Zivis ir tāds bumbuls, pavadiņš un uzliek maivabolu un pa gauju staigā. Bet es esmu tādu veidu izveidojis, kad uz maizi. Un uz maizi ļoti labi ķerās sapā. Un tad pagājuši gadu to visu izmēģināju. Nu, vairāk man tas tēts uzkārdināja uz to, jo viņš uz maivabolēm tā ķēra sapals liels. Bet es lielākus, protams. Cik bija lielāks? Nu, uz maizes noķēru 2 kilo sapā. Uz tādu šitādu mazu kabulu. Gaujā. Dabūt man to te... Un kaut kā tā. Bet tu viņu tā kā pludini? Jā, pa pludini, pa gauju, pa straumu. Un kā dzirdu to, kā sapals tādu, sapalam ir ļoti tāda cieta mute. Un kad viņš tajā gaujā apēd to maizi vai maivabolu, ir tāda ritīgi, tāda interesanta un forša sajūta. Nu, tas skaņa drīzāk, ka tā iesūc iekšā un kaut kā tā. Forši, un ko tu šodien vēl ceri uz ko? Nu, cerētu jau uz kādu līdaku, protams, bet tā jau redzēs. Bija baigi lielais āķis, pasties kāds viņam, redzi? Pasties tam. Man ir maziņš. Parādi. Bet tu bija milzīgs lieka tāda, kad es pat stāķis nevarētu tādu apēst. Tur bija cilvēks. Jā. Tomasam, redzi, kāda viņam mazā slieciņa? Un viņam noķerās asari. Tik līdz viens noķer asaru, uzreiz sāc domāt, kāpēc viņam ķerās, kāpēc man neķerās? Tev būs, zini kā, tev būs baigi labi, ka tu vilksi pa gruntu un tev pieķersies. O, tev viss liekas arī? Nē, tas ir Deivja, bet viņš ļauj. Ļauj? Deivs ļauj? Jā. Deivi, var paņemt slieku! Vienu tavu slieku! Viss neņemsim, mums viss nevar. Tā. Tev var tur raustīt, ja nevar? Mazāk vai... Man neķerās. Neķerās? Tā, kas tev tur ir? Čiņ. Es tev tu varēšu uzlabot tavu Perfekta. sistēmu. Katra dzīve būtu perfekta. Vai ne? Pasties. Es lieku aizsardzības biedrībai šobrīd būtu ko teikt. Nu, šito te šausmu. Tagad skaties, tu makšķerēsi savādāk. Šie makšķerē ar pludu,
šie makšķerē ar grunteni, tu makšķerēs ar pavilkšanu. Ko? Es zinu šitā te. Ka tu vienkārši, jā, ka tu ietini un lēnām velc, aiziesim tajā pusē, kur mēs ziemā ķēram, kur nav nekāda ķērāja apakšā. Un tad tā lēnām vilksi, bet tu dzirdi mani, ja tev interesē bumbiņas sieri. Tad tev ir jāvelk un lēnām jājūt. Un tanī brīdī, kad sāk raustīties, tanī brīdī velc ārā. Skaties, kā tas notiek. Eku viņš ir iemetis tur nemetam. Metam tur, kur mēs iem. Aukla ir forša, viss ir pareizi, aiziet. Iemetam, skatās. Skaties tagad. Nostājies. Tev ir tā kā viņš, bet mierīgi skaties un gaidi. Skaties, kā tu tev aukli neskaties, ja? O, redz, rokā ir ekal! Ļoti laba makšķere. Kā tev sauc? Dāvids. Dāvids. Cik sen tu makšķerē, Dāvid? Varētu būt ap kādiem 4 gadiem. Dāvids ar papīru baigi labais, bet tā nebija, ka dabā viņam vienmēr kaut kur aizķerās. Es esmu patiesi priecīgs, ka beidzot viņam ir makšķera komplektācijā tāds sīkums kā pludiņš pietrūkst, bet tas galīgi nav nekas, ja grib cilvēks makšķerēt. Stāsti tālāk, pat, no? Kā tev šķiet, kas ir foršākais makšķerēšanas veids? Pludiņš, spinnings. Man vairāk patīk uz spinningu. Tu esi kādu zivu kādreiz ar noķēris? Jā. Kādas tev ir tās lielākās vai lielākā? Lielākās, man liekas, ka ir bijušas līdakas. 2-3 metri. Skaidrs. Tad lai tev var šodien kāda 2-metrīgā pieķerās? Dīķi maz iespēja. Olta mums māca, kā makšķerēt. Mums māca, kas ir zivis, ko ar tām dara. Visu, ko vajag zināt katram makšķerniekam, var teikt. Vai arī katram makšķerniekam, kurš sāk makšķerēt, ko vajadzētu zināt. Un tā arī Olta ļoti daudz ir iemācījis, īpaši tiem mazākajiem bērniem. Jā. Prieks, kad ir tāda iespēja ar pašu Oltu makšķerēt un runāt, jo vienmēr ir bijis tāds kā sapnis viņu satikt. Un, kad viņš mums māca, tad tas ir vēl labāk. Ir! Oho! Tomas, es tevi uzveicu! Es tevi uzveicu, Tomas! Paņem aiz apakšējā žoki. Nebaidies. Kurš? Skaties šitā. Viņš Jānīts iemāt, Roberts iemāt, tagad ņem aiz apakšējā žoki. Aiz apakšējā šitā. Aiz apakšējās lūpas ņem. Šitā. Nē, nebaidies, neiekomies. Es neesmu, tik neuzkāpiet uz spinningu. O tā. Nebaidies. Tur. Nē, turi. Stingrāk. Es nofotografēju. Un šitā. Un tagad otru roku pietur, lai viņam neizlauž ģīmi. Un tagad neuzkāpiet uz spinningu viņam vēl viņu vajadzēs. Vēl var fočēt visu kā dulli. Vispār šitāds asars man nekad mūžā nav bijis. Reku Mārim arī. Karūs. Šitā te ir mana slepenā vieta. Mārtiņš karūs noķēra. Šitā ir mana slepenā Tāds, kur ir. Mārtiņ, tagad tev jārāda ir. Man šitā. Parādiet ap 2 Mārim. Smuka. Ļoti. Labi. Parādi. Wow! Mani sauc Mārtiņš. Nevis čakarēt. Cik tev gadi, cik daudz? Man 9 gadi. Cik sen tu makšķerē? Kaut 4 gadus. Grūti šitā nāca ārā? Nebaigi. Man sauc Renārs. Man ir 9 gadi. Jā, un ko jums Olta māca? Kā labāk ķert zivis un makšķerēt. Un kā siet vergus, āķis un pielādīs. Es nekad neesmu pagad drošs, ka es viņiem iemācījis, bet vismaz parādu. Ja? Bet kaut ko mēs cenšamies. Un es makšķerēju no 5 gadu vecuma. No 5 gadu vecuma. Vēl vien karos. Mārtiņam aizgāja džekars. Viņš vakar ēdīja 7 karos. Pasveicināt visus, kam patīk improvizācijas teātris. Jāsaka, ka dzīve. Ja jūs gribat, lai jums ir vienlaikus 10 bērni vismaz dažām stundām, tad
ejiet kaut kādā fakultatīvajā pulciņā par lietu, ko jūs ziniet un mākat. Man uzrunāja Līgatnes līderu vidusskolu, tagad jau skola, tāpēc, ka viņi tagad būs 9 klasīgā, bet man uzrunāja un es piekritu pamēģināt, kā ir taisīt bērnu makšķerēšanas pulciņu. Un tas joks ir tādā apstāklī, ka tas vairs nav tā kā tagad mēs sākam un tagad mēs beidzam. Tas laiks nozīmē dzīvot visu laiku. Ir WhatsApp grupa, ir noteikts dienas, kad parādos, es parādos 1-2 nedēļās un uz priekšu. Un tad jau ir viss pārējais. Tas džess, tas notiek Dīķmelā, skatieties. Atbraucam. Dienas lomas. Pirmā zivs pa dienu. Tad smuksas rīts, ne? Es nevaru saprast. Tev jau teicu par manas dienas lomu. Ko tu dabūji viņu? Parādi. Izvēlas ārā, es neredzu. Kur tu viņu dabūji? Pie paša krasta? Es to uztaisīšu tādu, kas neķerās iekšā. Zāles? Bet tas ar viņu apķerās, ja? Jā. Es jau zēju kaut kur no 7 gadiem. Tu dabūji? Kur tev kāds? Es vienkārši turēju un es gaidīju, un viņš tā aizspaldēja pie tā kā tā... Savu makšķeri? Jā. Tas, ko es tev teicu, uzliec tārpu un nemaz nevajag pludiņu, redzēji? Nē, es vienkārši atstāju. Iemet tur visu? Jā. Un noķērās. Ej vēl. Gribētu makšķerēt. Bet tikai klusu uzvedies, tu baigi troši. Es gribētu ar vizuāli. Mani sauc Krišjānis. Man ir 8 gadi. Es makšķerēju kaut kādu 1,5 gadu. Kaut kur zvanās, es eju mājās. Es pagaidām neesmu pats nevienu zivi noķēris, bet ar tēti es parasti makšķerēju. Vienu reizi mēs ar tēti makšķerējām un mums pieķērās, tikai norāvās. Man sanāca, man bija slieka tā, viņš man parādīja vietu, kā šeit ķērās, es ieliku un tad uzreiz pieķērās zivs. Un šī tāda zivs iznāca. Noslēgumā es jums pateikšu, mīļie vecāki, ja jums gadās tā, ka jums bērns izrāda interesi par ūdeņiem, tad lūdzu atbalstiet to interesi. Un atbalstiet viņu nevis tādā veidā, ka vienkārši nopērkat viņu kaut kādus lētus rīkus un ja tur čakarējies, mēģiniet dabūt, vispirms jau sociālajos tīklos ļoti ātri var dabūt draugus, ejot uz kaut kādām iesācēju sacensībām, mums tagad ir foreļu poligons, tur kaut kur pie Tomas. Jebko dariet, bet ļaujiet viņam sākt strādāt ar labiem, kvalitatīviem rīkiem, jo tad viņš kaut ko sapratīs. Mani sauc Deivis Suns un man ir 13 gadi. Es esmu priecīgs, ka mani māca Olte, jo viņš daudz ko var iemācīt un diezgan arī daudz var zivis ar viņu noķert. Viņš ir ļoti praksmīgs. Nu, kādu zivi pats tas lielāko? Līdeku. Tik liela tas Kaut kur kilo. Un kā tev patīk, kāds makšķerēšanas veids? Vairāk spinnings uz asarīšiem. Man patīk vajag. Jā, un kas būtu galvenā īpašība makšķerniekam? Pacietība. Tas ir galvenais, lai tu varētu gaidīt un tur tālāk, lai tu nesapsihojies un neizej mājās bez nekā. Ir pienākuši laiki, laikam vecim dubs paliek ar gramīgo pludiņu un 1,5 gramīgo svinu. Pacietīgi turot lejas Līgatnes dīķī, kur nākošu sestdien būs sacensības. Tārps viņam pa muti locās ārā, prom tāds man asaras uzķērās.